Lauris Bajeruns, lai gan bieži bijis tuvāko kandidātu vidū pasaules čempionātos, pagaidām nav debitējis. Pirms gada spēlēja Čehijā, bet aizdīto sezonu pavadīja Dānijā. Rungstedt vienības rindās 36 spēlēs, gūstot 19 vārtus un sakrājot kopsumā 35 rezultātus punktus. Šis sasniegums latvietim ļāva kļūt par otro rezultātīvāko spēlētāju komandā. Nezinu, droši vien bišķiņ garāks nekā citi, bet tā, skrien, sitos un kaut ko mēģina arī padomāt ar galvu. Varētu būt dispečers automās gatuvē, visu saprot par šampūniem, par pulēšanu, tam līdzīgi, un, protams, ka tiksminās par tām mašīnām, kas ir iebraukuši, grib ar tām kādreiz izbraukt, un ir dažas pazīmes, ka māk. Nu, varētu būt tā, ka, ja vairāk pagurcīsies pa izlases, tad brauks arī ar labu mašīnu. Atpūšos, cenšos kādu jūrmālu, pasportoju, kādu tenisu patīk uzspēlēt, un futbols, tas tā tagad mazāk sanāk, bet aktīvi atpūt patīk. Astījos ar to, ka varbūt vajadzētu lielāku stabilitāti, bet visas dotības ir, lai arī būtu varbūt kopā ar ābolu diezgan ilgus gadus, teiksim tā, Latvijas izlases tur līderu godā, pēc pāris gadiem. Tagad biju uz kino, uz Kurpnieku. Nebija pārāk labi, bet atmiņā ir. Talsnieks Lauris Bajeruns ir izaudzis līdz 1,96 m. Līdz šim mēs viņu izlases kontekstā diez cik nopietni neuztvērām, jo nebija ripa pretinieku vārtos. Pēc veiksmīgi aizvadītās sezonas Dānijas čempionātā Lauris ir starp tiem, kuram varbūt vajadzētu tikt izlasē. Un ja viņš tiks izlasē, tad pasaules čempionātā šis puisis noteikti spēlēs ar 110% atdevi.